Čau, Linda, prieks tev redzēt. Mēs sākam komplimentu mēnesi 2.0. Pagājušais gads mums ir bijis lielisks. Kopā mums bija pāri par 500 vērtēšanas vietām. Bija ļoti daudz vērtējumu, bija ļoti daudz labas atsauksmes no mūsu klientiem, un tāpēc mēs nolēmām, ka šogad ir obligāti jāturpina. Paldies, ka Norstats ir kopā ar mums. Prieks tev redzēt šeit. Un labprāt ar tevi šodien parunātos par to, ko un kā mēs darām komplimentu mēnesī 2.0. Jā, Raiva, apusējs prieks, ka mēs netiekamies nevis tikai reizi gadā, bet arī biežāk un sekojam šim tematam līdzi, jo dati nemainīgi rāda, ka tas ir svarīgi. Aiz datiem stāv Latvijas cilvēki, pircēji, tie, kuri novērtē un sniedz šos komplimentus. Un, manuprāt, tas ir liels darbs, ko mēs darām kopā ar šo iniciatīvu, lai vairotu labu klientu servisu Latvijā. Super, runājot par tiem datiem, tu iepriekš minēji, kad jums ir pētījums, kurā cilvēki apliecina, ka viņiem cilvēciskais kontakts ir ļoti svarīgs joprojām, un ka tam ir liela nozīme. Varbūt varam nedaudz iekomentēt, teiksim, par šo. Kopumā, man liekas, ka dati jau no pirmās dienas, kad satikāmies runāt par šo iniciatīvu, rādīja to, ka cilvēkiem ir svarīgi. Cilvēki pamana apkalpošanu, viņi redz, sajūt, kā ar tevi pārdevējs vai apkalpošais personāls runā, kāda ir attieksme. To visu cilvēki pamana, un tas cilvēkiem ir svarīgi. Un, manuprāt, tas ir tas arī komplimentu mēnesis, pievērst tam uzmanību, ka cilvēkiem tas rūp. Un arī jaunākais pētījums, ko mēs veicām, lai saprastu, vai tā tēma joprojām ir aktuāla, varbūt komplimentu mēnesis 2024. gadā ir vairojis jau ļoti šo visu apkalpošanas kultūru un problēmu nav. Tad mēs redzam, ka joprojām cilvēki saskaras ar situācijām, kad cilvēki būtībā pieņem lēmumu no viena kontakta, kad nav īsti tas bijis forši no klienta apkalpošanas viedokļa un vienkārši neatgriežas tur. Un tas, manuprāt, ir tāds ļoti liels signāls uzņēmumiem. Ne tikai par to, ka cilvēki neatgriežas, bet arī cilvēki nesūdas. Sanāk, kad savā ziņā iespējams uzņēmumi dzīvo tādā miglā, tādā neapjaušo to patieso ietekmi uz biznesa rezultātiem, ko sniedz klienta serviss. Principā viņi pat nenojauš patiecībā, cik iespējams dēļ varbūt, teiksim, 2 nepārāk veiksmīgi pārdevēju pieņemšanas darbā, patiecībā cik daudz viņi pazaudē biznesu. Jā, jo dati rāda, ka 71% no Latvijas iedzīvotājiem atzina, ka viņi ir saskārušies ar situāciju, kad tiešām tas bija tik slikti, ka viņi neatgriezās. Viņi izvēlējās citu pakalpojumu sniedzēju vai iegādājās citā vietā produktus, preces. Viņi vienkārši bija tik ļoti sāpināti, aizvainoti, ka viņi pieņēma arī radikālu lēmumu. Un tajā pašā laikā mēs jautājām, kā viņi rīkojās, vai viņi sūdzējās, vai izteica pretenzijas, vai kaut kā nodot ziņu uzņēmumam, kad tas nebija atbilstoši, nebija labi. Jā, ko viņi saņēma. Un tad, man liekas, tas sāpīgākais tas, ka tikai ļoti maza daļa bija tie, kas tiešām kaut ko darīja. Absolūtais vairākums atzina, ka negribēja tērēt tam enerģiju. Un sanāk tā, ka būtībā uzņēmumi pēc tā, ko viņi saņem sūdzības, tā nav patiesā realitāte. Tas ir absolūtais minimums, kas tiešām ir gatavi tērēt savu laiku, resursu, nodot šo ziņu uzņēmumiem. Absolūtais vairākums ir tāds, ka vienkārši atmeta roku un aiziet citur. Ok, tad es pareizi sapratu, ka principā tad cilvēkam ir slikta apkalpošana, viņš neapmierināts. Viņš proaktīvi neko pats nesaka, neziņo, viņš vienkārši klusējot aiziet, un tā daļa, kur iespējams varbūt kaut ko pasūdzās, ir ārkārtīgi maza, un ja uzņēmums, teiksim, proaktīvi pats nejautā vai nelūdz, teiksim, kaut kādu savu viedokli, tad principā tu esi zaudējis klientu, un tev pat nav nejausmas par to, ka tu esi kāpēc to klientu zaudējis. Tieši tāpēc mums ir komplimentu mēnesis, lai mēs, principā, runātu par to un dot iespēju šiem cilvēkiem sniegt šo organisko saiti. Jā, varbūt mēs mēneša laikā netrāpam tieši konkrētiem cilvēkam tajā viņa neapmierinātības situācijā, bet viņš jau viņas arī atcerās. Un ja mēs viņus mudinām un sakam, hei, izsaki savu viedokli tur, kur ir super un labi un komplimentē, bet arī dažreiz izsaka kritiku, tā, kas varbūt ir tev jau iepriekš sakrājusies vai arī, kur ir aktuāli šajā brīdī. Jā, man liekas, tas fantastiskā lieta ir tas, ka komplimentu mēnesis ļauj to izdarīt vienkārši. Jo šeit
šis arguments, kāpēc cilvēki nedod atgrieznisko saiti uzņēmumiem, ir, es nevēlos tērēt savu laiku un enerģiju. Tad šajā gadījumā mans komplementu mēnesis ļauj to izdarīt ļoti ātri, vienkārši un dot šo atgrieznisko saiti ar apkalpošanu. Jā, un tāpēc, ja mēs domājam par to, vēl, teiksim, kā cilvēkam to atvieglot, tad mēs arī domājam par to, ka varbūt, teiksim, cilvēkam pat nebūs jābūt konkrētā vietā. Ja, teiksim, uzņēmums, par ko viņš vēlas padalīties, ir pieteicies, tad viņiem būs iespēja arī šo viedokli attālināt. Ja tā kā mēs ejam soli uz priekšu un palīdzam šiem cilvēkiem vēl atvieglināt procesu, lai viņi var dot savu atgrieznisko saiti vai komplimentu vai pēdienu, es nezinu, kā to sauc. Jā, un noteikti, ko es gribu pieminēt arī attiecībā uz datiem, ka cilvēki tomēr grib šo kontaktu. Cilvēks, mēs ejam uz to, ka arvien vairāk ir šī pašapkalpošanās iespējas, samazinām varbūt cilvēcīgo kontaktu, tad tomēr absolūtais vairākums sagaida to cilvēku arī otrā pusē. Cilvēkiem patīk miksēt. Nav tā, ka tikai es gribu, lai tikai Raivis man apkalpo vai tikai pie pašapkalpošanās kases, ka patīk abi varianti. Gan cilvēciskais, gan arī tad, kad mums vajag, tad mums ir šis tikai pašapkalpošanās. Bet kas ir tā, man liekas, tāda nianse, ko varbūt arī mums komplementu mēnesī ir jāņem vērā, ir attiecībā uz jaunāko paudzi. Jaunākā paudze ir tā, kur tiešām diezgan radikāli noslēdzas pa labu tādam bezcilvēka kontaktam. Viņi vairāk dod priekšroku tam, ka ir pašapkalpošanās, un arī šis... Viņi čato visu. Jā, un arī šī miksēšana viņu vidū ir izteikti zemāka, kad ir gatavi gan tam pašapkalpošanās, gan cilvēcīgam. Viņam vairāk ir aiziet tajā tehnoloģiju virzienā. Un, manuprāt, būtu diezgan svarīgi arī parādīt tiem jauniešiem, jaunākai paaudzei, kad var būt foršs arī cilvēcīgais kontakts un tās emocijas apusējās, ko iegūst arī savstarpējā tādā apmaiņā, tirzniecības vietās, varbūt tāda forša atzienīga. Šis ir interesanti, tāpēc, ka teiksim, tas, ko mēs redzam no uzņēmuma puses nāk pieprasījuma vai vēlme digitalizēties. Tas skaidrs, ka viņi no dažādu argumentu dēļ, vai dēļ izmaksu viedokļu, vēl kādu izmaksu, varbūt dēļ tā, ka cilvēki nav tik daudz pieejami. Viņi veido botus, automatizē, visu pēc iespējas vairāk automatizē, lai tam tērētu, cik mazāk resursu un darīt to iespējams labāk. Tad interesanti, ka tā otra puse patiesībā sagaida, ka tur joprojām būs cilvēki, lai kāds apkalpošanas varbūt līmenis tas būtu, bet viņi grib redzēt cilvēkus. Tā ir tāda, jāatrod vidusceļš starp to, ko grib uzņēmums, starp to, ko grib pircēji. Jā, un tad, man liekas, komplementu mēnesis ir labs veids, kā spēc soli, kā būt cilvēcīgiem, varbūt vismaz kādā ziņā sadzirdēt to, ko klienti saka. Jā, un arī datos tā lielāka atšķirība novērojama tieši uz vecuma grupām. Uz dzimuma vīrietis, sieviete ir ļoti līdzīgs vērtējums. Nav tā, ka izteikti sieviete grib cilvēcisko kontaktu, vīrieši grib uz pašapkalpošanās. Tur viss ir ļoti, ļoti līdzvērtīgi. Bet savukārt uz vecuma grupām tur gan ir, kā saka, uzreiz jautāt, vai tad vecākā paudze grib iet parunāties ar pārdevējiem. Tad īsti tā nav. Viņiem patīk miksēt. Arī mūsu seniori, vecākā paudze, viņi kļūst ar vien advancētāki, viņi iemācās arī tehnoloģijas lietot, un viņiem patīk miksēt. Jā, viņu vidū ir izteikti bišķiņ lielāks, tas nedaudz lielāks īpatsvars, kas labprāt grib to cilvēcīgo, bet arī viņu vidū izvēlas šīs pašapkalpošanās. Tāpēc, man liekas, tas ir tāds labs balans, kur novērtēt gan to cilvēcīgo, gan īstenībā arī šīs tehnoloģijas. Jā, iespējams, ka tā tehnoloģija kvalitāte joprojām nosaka, jo tas, ko es ikdienā dzirdu, ka šie paši boti, viņi ļoti bieži, cilvēks sūdzās, ka viņš 3 reizes pajautājis, viņš saņem vienu to pašu atbildi bez kaut kādām iespējām variēt, viņš saka, ko mums varētu sarunāties, un tad viņš nonāk pie cilvēka. Bet, laiks rādīs, tehnoloģijas attīstās, un forši, kad arī cilvēki, kas ir varbūt nedaudz vecāki par 20, 30, tāpat tās izmanto tehnoloģijas, un tas arī mums dod tādu stimulu, arī no komplementu mēneša skatu punktu, kad arī cilvēki gados spēj saprast, kā noskanēt QR kodu, atstāt savu viedokli, vai atradīs veidu, kā to viedokli paust citā digitālā veidā, tā kā tas ir forši, jo tas, ko tu saki, es arī pilnīgi piekrītu, ka galīgi vairs nav tā, ja cilvēkam pār par 60, tad viņš joprojām ir podziņa telefonā un skatās melnbalto televizoru, es pārspīlēju, bet
Bet, protams, kad arī mēs esam jau visās, man liekas, vecuma grupās digitalizējušies, ja, un ar vietu tālruni, protams, apieties, es pat nezinu, pat 80-gadīgs kungs, viņš tiek galā, teiksim, ar kaut kādām pamatlietām, WhatsAppā māk uzrakstīt, un zina arī, kas ir QR kods, un, protams, noskanēt, un tā tālāk. Jā, arī oficiālā statistika šobrīd jau ir ļoti, ļoti tāda, man liekas, pozitīva un patīkama attiecībā uz internetu lietošanu, kur vairāk kā 90% no Latvijas iedzīvotājiem jau ir sasniedzami internetu vidē, kas arī viennozīmīgi liecina, ka visas paudzes ir jau atvērtas tehnoloģijām un kā saka, nav vairs runa par melnbaltiem televizoriem vai pilnīgi ārpus tehnoloģijām. Jā, super. Ko principā tad tas, kas atliek uzņēmumiem pieteikties komplimentu mēnesī, pārējo mēs izdarīsim. Un, jā, tie var būt lieli, mazi uzņēmumi, tāpēc, ka klienti ir lieliem uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem, tā kā šeit nav vispār jautājums par uzņēmumu lielumu. Ja? Līdz ar ko mēs arī esam gājuši šogad arī uz priekšu ar jūsu ieteikumu attiecībā par īpašu fokusu uz maziem uzņēmumiem, tāpēc, kad skaidrs, ka, teiksim, mazam uzņēmumam varbūt ir nedaudz grūtāk savākt šo atbilžu daudzumu. Tas nozīmē, ka mēs arī nedaudz viņus nominējot šos labākos vai izvērtējot nodalīsim lielos no mazajiem. Es pareizi saku, ja, tā mēs esam šogad izlēmuši. Jā, un arī kopumā, teiksim, jo mazāks uzņēmums, jo tev arī veidojas ciešākas attiecības ar saviem pircējiem. Dažkārt, jo ciešākas attiecības, jo arī cilvēki ir vairāk, teiksim, gatavi dot šo atgrieznisko saiti un, teiksim, varbūt daudz detalizētāk nekā tas ir lieliem uzņēmumiem. Tāpēc, jā, šogad būs ļoti, ļoti vērtīgi paskatīties atsevišķi arī šo mazo segmentu. Super, tā kā aicināt lielu mazu, gaidām pieteikumus un es domāju, ka šis skaits, vērtējuma vietas skaits noteikti būs vēl lielāks kā pagājušā gadā, jo tiešām mēs gribam to pārvērst tādā kustībā, ka mēs vismaz, teiksim, reizi gadā par šo klientu apkalpošanas kultūru padomājam. Mūsu mērķis ir vienkārši to dot kā impulsu, šā mēneša laikā uzņēmums sāk par to domāt, un tad jau atkarīgs no paša uzņēmuma, teiksim, cik viņš ļoti to turpina, bet tas, ko tu saki, dati rāda, ka tas ir ļoti svarīgi, ja, un teiksim, šādas ļoti svarīgas lietas ir svarīgas aktualizēt, un tas, ko mēs darām. Jā, un arī noteikti, ka šis būs gads, kad uzņēmuma aizdomāsies par to, cik ir tā nosacīta pelēkā zona, ko ikdienā nemaz neapjauš, cik no viena kontakta neveiksmīga, nemaz neapjaušot, tiek pazaudēts arī būtībā biznesam. Jā, tas ir patiesībā baigi svarīgi, bet tas nav tur 2, 3, tas ir viens. Principā viena mazliet nopietnāk kļūt un viss, un tev klients vairs nav. Ja varbūt tu esi tērējis pirms tam ļoti daudz naudas mārketingā, tu esi atradis veidu, kā viņu uzrunāt, visu kaut ko solījis. Ja, teiksim, tu esi tērējis naudu vēl dažādām aktivitātēm, veidojot sales akcijas, un tad tas cilvēks atnāk. Teiksim tā, ja tu neesi pietiekoši labi, varbūt apmācījis savu personālu, visu tu zaudē, un trakākais, ka tu par to nezini. Komplimentu mēnesis vēsturiski ir veidojies ar ideju par to, lai mēs uzteiktu labākos servisu sniedzējus, bet šobrīd, ja man liekas, ka tas izveidojas par tādu plašāku platformu, ja, kur mēs arī varam izteikt kādu kritiskāku piezīmi, iedot, teiksim, arī uzņēmējiem šo atgriezenisko saiti, bet joprojām mēs turpināsim ar šo labāko uzteikšanu, jo ir ļoti svarīgi, teiksim, izcelt tos, kas ir izcili savā servisā. Un arī, jā, šī mūsu saruna nav pirmā un vienīgā, tāds būs vairāks, mēs mēģināsim aicināt dažāda veida cilvēkus no dažādām industrijām, no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, un attīstīsim šo tēmu, lai šo diskusiju, lai vairāk par šo runātu, ja, un kas finalizēsies jau, teiksim, pašā komplimentu mēneša norisē, bet visi, kas redz mūsu digitālos kanālos, būsim priecīgi par jūsu komentāriem, ieteikumiem, idejām. Droši sūtiet mums ieteikumus, kuriem uzņēmumiem būtu obligāti jāpiedalās komplimentu mēnesī, mēs viņiem sazināsimies un uzrunāsim, tā kā esiet aktīvi, gaidam jūsu feedback par šo